Nē, nu jā, nu tas skaidrs ir, kas ir Latvija vispār bez laukiem. Es uzskatu, ka zemnieki vienmēr mūs ir izglābuši pēc kariem un tā tālāk, pateicoties viņiem, mums bija ko ēst vismaz. Es vislielāko cieņu izturos tieši par to. Tāpēc es daudz braukājos apkārt un ļoti labi redzu, kā tie laiki mainījās, gan toreiz, kad tie kolhos tur dibinājās un kā viss tas veidojās un tā. Bet pats galvenais jau arī ir no cilvēkiem, kas tur dzīvo, kā viņi veidojas. Man bija ļoti labas attiecības ar daudz pilsētu kultūras saviem vadītājiem. Tur no viena cilvēka viss tas ir. Tas bija kultūras nama vadītājs vai viņš bija skolotājs. Un tā veidojās arī viss tā koncerta dzīve ar Kandavu. Nu, tur ir vajag dieviņu jau, kas tur gan tik svinēt Jāņu un kāds svēt. Tur ir savu cilvēku mums jau. Tā draudzība ir no seniem laikiem. Arī vēl līdz šai dienai. Tā turpinās, un es labprāt tur aizbraucu. Un es uzskatu, ka lauku cilvēkiem pašiem jāizlem, kas viņus pārstāvēs nākamajā saimā un tā tālāk. Es domāju, ka tur tādi cilvēki ir. Un tad arī tos vajag atbalstīt. Ja? Jo kas gan labāk zina savus cilvēkus, kā tie cilvēki, kas tur dzīvo. Ja? Jo jūs taču katru dienu satiekaties un viss tās savas problēmas risiniet. Es ceru, ka Andavu tiks godam pārstāvēt. Jācer. Nākamā vēlēšanās un viss būs kārtībā, jā, jo Kandava pat daba jau viss nosaka, jau tas skaists Latvijas novad, skaists tiešām un vienmēr jāsaglabā. Pat tas, ka jāsaglabā to lauku kultūras dzīvi, lauku pašdarbības kori, dejotāji un viss, tad tam vienmēr jāpiegriež liela vērība. Nu, Dievs dod, lai viss tas tā būtu, tāpēc es arī ar lielu prieku atbalstu tos, kas dosies nesevišķi vieglajā ceļā, ja? Jā, un mums tiešām svarīgi, lai laukos būtu augstvērtīga kultūra, lai cilvēkiem nav jābrauc uz Rīgu, jo gan transports dārgs, gan tikšana, sabiedriskais transports vispār vairs tikpat kā laukos nekursē. Un tāpēc jau tas transports ar vien dārgāks paliek. Es jau nepavilti vienā koncertā izteicos, lai man vairs uz skatuves nepasniedz tur kaut kādu ievārījumu vai lauku maizīti, bet lai kanniņam benzīnu. Tas ir tāds joks, jā, bet tur ir savs teksts apakšā, jo nekas viegls mums negaina. Un tāpēc, gan jau Kandavu atradīs un pāries uz zirgiem. Jā, mums jau bruģis ir, piemēram, cielas ir zirgi, zirga audzētavas. Kaut kā virsīsimies vismaz Jāņos, jā? Jā, noteikti vedīsim. Ko es jums novēlu panākums? Visu to labāko. Viss jau cer uz to, lai parādās kāds jauns sejas, jā. Jauns sejas, nevis račs koncertā, bet arī politikā. Tā kā novēl panākums. Paldies jums! Paldies jums arī veselību un izturību un enerģiju, lai pietiek spēku vēl braukt ciemos uz Kandavu. Paldies! Gaidīsim!